Gaviļmeistars, verbālais Bruce Lee, lustes konferenciē un vienkārši labs cilvēks, bet arī labs pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš. Man ir jānolasa, kāda šī auditorija ir. Gan klients, gan jaunie pāri, gan jubilāri ļoti novērtē personīgo pieskārienu. Arī vadītāja loma nedaudz ir mainījusies, viņš nav vairāk multifunkcionāls emulators klauns. Harizmas tāds avots, vai nu tevi ir, vai nu nav. Zeltiņam prasības te ir. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka galvenie tomēr ir cilvēki, kas ir pasākumā. Viesi cilvēki veido atmosfēru, veido mojo, veido tos fluīdus, kas beigās rezultējās kaut kamī veiksmīgā. Čau, Renār. Čau, Ilmār. Prieks, ka atnāci. Prieks, ka uzaicinājāt. Paldies. Jā, no pasākumu vadītājiem tavs ceļš nav tas klasiskais. Tev posmi dzīvē bijuši dažādi, tu neesi ne aktieris bijis sākotnē, ne arī varbūt kāda tāda TV personība, ja? Tev bijušas lielais sports, un kā tu nonāci tieši līdz pasākumu vadīšanai? Es teiktu, ka tā ir liela veiksme patiesībā, jo 20 gadus liela nodaļa no manas dzīves es spēlēju basketbolu un noslēdzot karjeru, tu nonāc tādā krustpunktā, ko darīt tālāk. Uzreiz jau tās atbildes nenāk. Un es teiktu, ka man tomēr uzspīdēja veiksme, jo lai arī kaut kādā ziņā es biju uz tās pašas skatuves, jo pirmais raidījums, ko es vadīju, bija par basketbolu. Bet tajā pašā laikā tomēr tie, kas ir lielajā sportā, tā tendence viņi mēdz palikt kā menedžeri, kā treneri, kaut kur vai kā komentētāji. Kaut kādā ziņā es iesāku arī ar to. Ja nebūtu tā liktenīgā zvana, 6 mēneši pēc tam, kad man uzteica darbu basketbolā, tad es nezinu, kur es būtu nonācis, bet to mēs nekad neuzzināsim. Bet es saņēmu šo te zvanu un izmantoju man dotās iespējas un sāku vadīt savu pirmo raidījumu basketbola apskats, kas bija saistīts ar basketbolu. Lielākā konteksta dēļ tad arī mani paņēma, ka es kaut kur kuloāros mēļoju, ka es neesmu uz mutes kritisks, ka esmu diezgan atraktīvs, mutīgs un esmu spēlējis basketbolu, līdz ar to pārzinu profesionāli šo sporta veidu. Un tad pirmais raidījums basketbola apskats man pavēra ceļu uz šovbiznesa pasauli un plus deva un sniedz man pārliecību, ka es atrodos īstajā vietā un jāsāk slīpēt savus dimants. Aha. Jā, ļoti interesanti tieši tas ceļš un mēs arī vispār kā organizatori, mēs, kā saka, to progresu ļoti labi redzam, ja, kā no tāda, jo bieži vien tas uzskats, sportisti parasti, kautrīgi, ja, kā saka, tie žurnālisti mēģina, viņi vienmēr ar knaiblēm kaut ko izvilkt ārā, ja, bet jā, cepuri nost un, protams, tev arī, kā saka, noteikti tas sporta, lielais sports, basketbols, kāpjot uz laukuma vienmēr ir bijis noteikti satraukums, un tas pats ir arī uz skatuves kāpjot pasākumā. Jā, basītī laikam es teiktu, ka vislielākais satraukums ir bijis pēdējās sekundēs. Ja spēle līdzīga ir thrillers noslēgumā, un tu esi viens no līderiem, vai pie tevis nonāk bumba, vai tev jāmet soda metieni, tad ir tāda manrāža, jo tur jābūt tai psiholoģiskai noturībai stabilai. Un tur man ir gājis mainīgām sekmēm basītī. Savukārt runājot par pasākumu vadīšanu, mūsu nozara, man pirms katra pasākuma, man liekas, ir jāizgaisina tā ilūzija, ka mums nav uztraukumu, ka mēs dodamies bravūrīgi, droši, pārliecināti. Tā kopumā ņemot ir. Bet man ir sajūta, ka ja man nebūs uztraukumu, tad man piezaksies tāda vienaldzība un es tam pieeju tā virspusīgi. Līdz ar to katru reizi man uztraukums ir. Tāds starta drudzis, citreiz atkarībā no mēroga tas ir lielāks un varenāks, citreiz tas nogulsnējas un es spēju sevi sagatavot sākumu daļai diezgan mierīgi un rāmi, bet katreiz tas ir. Un tad es cenšos ar sevi strādāt ar mantrām, ar iekšēju monologu, ka esmu labākais, ka man viss izdosies. Tas atkarībā no tā, cik joņo man sirds tajā brīdī, cik es ļoti satraucies. Bet ir reizes, kad es tiešām saglabāju tādu vēsu prātu, izeju, un tas ir ļoti svarīgi. Jo, man liekas, tas sākums priekš manis personīgi
un arī, es domāju, vispārējai audiencei ir pusi no rupmaiņas, pusi no uzvaras. Ja es iesāku gan pārliecinoši un labi, tas iedod man tramplīnu turpmākajam vakaram un iedod arī tādu pašpārliecinātību turpmākajam vakaram, ka viss izdosies. Līdz ar to satraukums zogas, ar to ir jāstrādā. Kādreiz man no tā bija, neteiksim, ka bail, bet tāds, tur jāsadraudzējas. Es biju ienaidniekos, bet īstenībā ir jāsadraudzējas, jāsarunājas un jāmāk sadraudzēties un pateikt vajadzīgajā brīdī attā. Un tad viss izdosies. Tas treniņš un praksa līdzīgi kā jebkurā noteikti vietā, kā basketbolā. Ja tu nemācīsies driblēt caur kājām, labi, tu to nemācīsies. Jāmācās strādāt ar savām sajūtām un kliedēt bažas, bailes un pārliecību doties tālāk. Jā. Šis noteikti viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem, noteikti pirms kāpjot skatos. Tavuprāt, vēl pasākumu vadītājiem, kas ir vēl tie lielie izaicinājumi, ar kuriem saskarās, sākot jau no organizēšanas līdz tam pēdējiem pasākumu brīdim? Visticamāk, Ilmār, tas ļoti individuāli. Katram ir kaut kādi personīgie, subjektīvie izaicinājumi. Man personīgi ir kaut kādas lietas, ko es varētu nosaukt šobrīd. Viens ir tas, ka man nemitīgi ir vēlme radīt jaunu saturu. Un tur es nonāku pretrunā ar sevi, un man sieva saka, Renār, priekš kam tev visu laiku kaut ko svaigu radīt? Man gribās atjaunot to programmu un negribās stagnēt un pasniegt cilvēkiem tos pašus veidus tikai citā kulītē. Es esmu sapratis, ka nedaudz pārspīlēju no savas puses, līdz ar to es cenšos tādus jājam zirdziņus un trumpjus atstāt savā arsenālā. Es zinu, ka tas strādā, es to atstāju, un to var, līdzīgi kā basītiem, man liekas, mums sarunā daudz terminoloģija būs basketbolā, es izgāju to skolu un saprotu, ja tā kombinācija iet cauri spēles gaitā, treneris saka, taisim to pašu kombināciju, aizsargi, nezinu, kā mums apturēt, jā. Līdz ar to ir kaut kādas lietas, ko es paturu, un ar jaunām eksperimentēju, degustēju un testēju, un ir kaut kas, ko es atrodu, vai es kaut ko transformēju, vai nomainu, vai atstāju un kaut ko pielieku klāt. Un tomēr katru sezonu man ir vēlme vienu vai divas lietas jaunas pielikt klāt, kuras paliktu tādā default pamat bāzē, ko es varu izmantot. Gribās atsveicināt. Labs piemērs ir, es ieraugu, ka kāzu viesos ir jau preventīvi. Es zinu, ka tur būs tie paši cilvēki, kas ir bijuši citās kāzās, kuras vada. Tomēr man gribās to it kādiem diviem cilvēkiem. Bet man gribās kaut ko pasniegt svaigu, lai viņi atbraucot nesaka, tur bija viens tas pats. Jā. Tā ir tā viena lieta. Un laikam alkas palikt izsalkušam. Pēc Covid patiesībā bija labs moments tāds, kur atkal, es biju vadījis jau krietnu laiku. Šobrīd jau tie ir 14 gadi. Krietnu laiku biju vadījis. Bija jau iestājusies tāda nedaudz debesmāna. Viss ir kārtībā, es vadu, viss ir forši. Tad uznāca Covid, tad bija tā jaunā skola, online pasākumi. Un pēc tam atkal bija izsalkums radīt, izsalkums vadīt, būt cilvēkos, saņemt šo enerģiju, jo tāds jauns uzrāviens bija. Un saglabāt šo izsalkumu ilgtermiņā ir grūti. Tāpēc es cenšos kaut kā piestrādāt pie tā ar jaunām lietām, izvēlēties manas profesijas jaunus formātus. Jo viens ir vadīt pasākumu, otrs ir runāt multens, trešais ir intervēt cilvēkus, ceturtais ir kādu izčakarēt telefonu un tā tālāk. Tur tie atzari ir daudz, tā liekam otra lieta. Bet no organizatoriem es pieļauju, ir citi izaicinājumi. Viņiem tas stresa līmenis, man šķiet, ir vēl līmeņus augstāk. Bet jā, tieši runāju par tām visu laiku inovāciju, kādas, kā saka, ko tu savā arsenālā ieliec. To mēs ar kolēģiem ļoti labi esam arī pārliecinājušies, kā saka, ar tevi pasākumus. Mums kā organizatoriem arī tiešām ļoti patīk, jo pieņemsimies pašās kāzās, jā, tie divi cilvēki, bet arī tie paši korporatīvie pasākumi ņem otrs pusītes līdzi, un tu jau varbūt esi bijis tur un tur redz, nav kā vienmēr. Jo ir tiešām dažreiz tā, kad aiziet, tas pats joks, jā, tā ir, man liekas, arī diezgan tāda liela meistarība. Katreiz ielikt kaut ko jaunu, un tu noteikti arī, kā saka, savu radošo plūsmu neapslāpē un trenē tikai ar to.
Un, jā, nu tu minēji 14 gadi, un varbūt šajā nogriezienī tu vadi kāzas, korporatīvos un sporta pasākumus. Ir bijušas kādas konferences, tādas, kur tas izkāps ārpus komforta zonas, tādas svinīgākas? Vai? Jā, tas spektrs ir mežonīgi, tas diapazons ir mežonīgi plašs, ko es šajā laikā esmu darījis. Dzimšanas dienas, kāzas, korporatīvie pasākumi, sporta spēles, brīvdabas pasākumi, iekšā pasākumi ļoti daudz cilvēkiem, mini pasākumi maz cilvēkiem, intervijas un komiskas izspēles, skeči un tā tālāk. Līdz ar to ļoti daudz, kas man šķiet, ka viena no galvenajām pasākumu vadītājiem, es jau aizskrēju daudz uz priekšu, bet lietām, kam jāpiemīt, ir daudzpusība. Un, ja tu kā vadītājs izkop šo daudzpusību un spēj pielāgoties un adaptēties konkrētai auditorijai, konkrētai tēmai, konkrētajam pasākumam, tas ir liels trumps. Jo es bieži vien saņemu zvanus, kur man šķiet, ka šim pasākumam ideāli noderētu cilvēks, kurš tomēr lielākoties vada konferences. Bet viņi zvana ar vienu to pašu teikumu. Mēs gribam, lai konference vai debašu panelis vai apbalvošana iegūst vieglumu, lai nav tik sausa, lai tu padari to jautrāku, pieejamāku, tādu gaisīgāku. Un viņi rēķinās tātad ar to, ka es to spējuši izdarīt. Un mans uzdevums, vai arī vienkārši es esmu tāds, kāds esmu, es organiski to daru un adaptējos. Skaidrs, ka viens pasākums ir nopietnāku zīmogu, otrs ir, es varu atļauties jau šeit. Tas nozīmē vēl viena lieta, ka mēs nonākam pie otras lietas, ka lasīt laukumu, kā basītī tev jānolasa. Arī tur tas aizies, tur man jānolasa, kāda šī auditorija ir, cik tālu es varu iet savā humora. Vai nu pazemē, vai nu tomēr šeit inteliģentāk nospēlēt. Un tā arī, man liekas, tā nāk ar pieredzi šī sajūta. Jo ilgāk tu esi tajā spēlē, jo patiesībā dotajā mirklī pēdējos 2 gados es teiktu, ka es jūtos profesionāli vislabāk. Jo 27 gados līdz 35 mēram, iespējams, ka man bija tā degošā enerģija bija daudz milzīgāka. Es pat ģērbtuvē noteikti pļāpāju un biju enerģisks. Šobrīd es ļoti, ļoti liederīgi, produktīvi sadalu to enerģiju. Iespējams, ģērbtuvē domā, ka es esmu saskumis vai domīgs vai dusmīgs, bet īstenībā es zinu, kurā brīdī šobrīd man ir jādara tas, ko es labāk daru. Un, man liekas, tā arī tas nāk ar to pieredzi. Tad tās lietas visticamāk. Tā kā tas spektrs, ko vadīt, kā vadīt, ir liels, un katrs pasākums ir citādāks, katram ir jāgatavojās personīgi, atsevišķi. Ir kaut kādas lietas, ko var pārņemt no citiem pasākumiem, bet kopumā gan klients, gan jaunie pāri, gan jubilāri ļoti novērtē personīgo pieskārienu. Tas viņam svarīgi ir. Tieši tā. Un, jā, tur arī noteikti no tiem, kas, kā saka, ļoti gatavojas katram pasākumam. Tur atstāja kādreiz vietu improvizācijai, jo dažreiz liktenis piespēlē pats to vietu improvizācijai, bet tev ir, kā saka, ar ko tu aizpildi? Kādreiz, kad tiešām tā, mums vēl 15 minūtes, šefs nav atbraucis, Renār, kad dari kaut ko? Bieži tādas situācijas ir. Man nevisai patīk tādas situācijas. Skaidrs, ka tās rodās, nevisai patīk pašam personīgi. Otrkārt, parasti, es jau zinu, ka viņi neko ļaunu nedomā, bet parasti izskan, tu tur pajokos. Tu tur kaut ko izstāstīs. Tas man atgādina nedaudz tāda, ka tu pasūti klaunu, un tad viņš pažonglēs ar vārdiem, tur izdarīt kaut ko. Skaidrs, ka tas ir mūsu darbs, un situācijas ir dažādas, ir force majeure, ir ķibeles, ir aizķeršanās. Un visticamāk šobrīd es kaut ko jau spēju izdarīt pieredzes vārdā, uz talantu bāzes un pamata. Ir kaut kādas azotē lietiņas un knifi, ko var izstāstīt. Protams, jāvadās pēc situācijas, varbūt es pēkšņi redzu atslēgvārdu, un no tā man ir kāds stāsts vai kāds joks uzreiz, ko izspērt ārā. Bet pamatā tomēr es ļoti, ļoti pildu savu mājas darbu. Es esmu no tā tipa vadītājiem, kuri mājās sagatavojās. Mm-hmm. Es esmu super gatavs pasākumam, jo citādāk tad tad es neguļu to nakti un sagatavojos, vai tad es zinu, ka es vispār neņemšu to pasākumu, jo es neuzspēšu sagatavoties. Es sagatavojos, un tad reāli laikā pasākumā
no tā, kas tur notiek, ko es nevaru paredzēt, ko viņi atbildēs, kā notiks notikumi. Jo pasākumu kāzas ir ļoti elastīgs un neprognozējams pasākums. Un no tā, kas tur notiks, to nevar paredzēt. Es tikai varu ieskicēt galvā, kā es iedomājos, kāds līdzīgi kā izspēlēt spēli, kāds varētu būt. Es sagatavojos un tālāk no tā atsparos, un tad ir improvizācija. Un tad jau no tā, ko cilvēks atbild, es varu uzreiz kontra atbildi, ekstra piespēli, replika tur. Jo tā arī ir māka. Šobrīd man šķiet arī vadītāja loma nedaudz ir mainījusies. Viņš nav vairāk multifunkcionāls emulators klauns, bet gan cilvēks, kurš spēja vajadzīgajā brīdī iestartēt vai nu ar prātulu, vai nu ar kādu aksiomu, vai ar kādu joku. Un, ja tu esi vēl labi sagatavojies, tad viss ir ideāli. Labs piemērs, tikko vadīju vienam uzņēmumam ilgadējo darbinieku apbalvošanas ceremoniju. Ļoti daudz cilvēku kopumā. 20 gadi, kas nostrādājuši, 25, 30, 45 cilvēki. Es katru to cilvēku sameklēju Facebookā un LinkedInā. Oh. Es sameklēju Facebookā, LinkedInā, bija kaut kāda apraksta, no kuriem, ko man iedeva uzņēmums, ko es varēju apskatīties. Bet kaut kur aprakstos es nevarēju izraut ārā esenci. Es iegāju, sameklēju, vienai dāmai bija LinkedInā 777 sekotāji. Es teicu, jums ir jackpots LinkedInā. Tad viena dāma savukārt nesen bijusi kādā ceļojumā, ko es Facebookā redzēju. Mēs uzreiz uz to varu reflektēt. Un pēc pasākuma gan klients, gan organizators saka, Renāri, manā pieredzē neviens tik ļoti ieniris iekšā cilvēku personālajās nebija. Un tas ļoti nostrādā. Līdzīgi kā kāzās pēc pusvakara atcerēties lielāko daļu cilvēku vārdus. Jā. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu jau uzrunā viņu. Viņš tikko ieradies, tu jau esi izpētījis viņu, izdarījis mājas darbu, viņš ierodās un saka, sveicināt, Karina, kā jums soka gulbenē. Un tas pirmais efekts ir ļoti graujošs, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ne visiem varbūt uzreiz zinās, bet vakar gaitā lielākā daļai nosaucot viņu vārdā, cilvēkam tas šķiet ļoti personiski, privāti un mīļi, un tas ir jādara. Jā. Noteikti, jā. Un lūk, šī ir tā aizberga neredzamā daļa, ko cilvēkiem šķiet, ka Renārs jau uzkāpa skatuves, un viņš tur arī izdara. Un tas lielais mājas darbs, un kā vēl stalko, ja? Sociālajos tīklos. Jā, tas arī. Tu to bieži vien dara, kā saka, organizatori, jā, kā mēs arī esam tā darījuši, bet jā, tas, ka tu vēl kā pasākuma vadītājs cepur nos, jā, kad tik, kā saka, dive deep, jā, protams, tādā pasākumā. Jā, protams, improvizācijas, stalkerisms un tā tālāk. Tās ir prasmes un kādas, tavuprāt, vēl īpašībām prasmēm jābūt pasākuma vadītājiem. Es teiktu, ka ļoti noteikti individuāli. Nav tāds visticamāk algoritma komplekts, ko iedot katram. Katram ir savs stils, katram savs temperaments, katram savs īpašības. Bet tas, ko es varu teikt, ja gadījumā vadītājs nespēja šo vakaru aizraut ar jokiem, ar savu personīgo stilu, un viņš jūt, ka nevedas, viņš vienmēr var nostrādāt un šajā vakarā apliecināt sevi ar tādām lietām kā viesmīlība, kā draudzība, kā cieņa, respekts, pieklājība, taimings. Bet pats galvenais, visticamāk, ja es teiktu, tā ir atbildība. Ja tu esi atbildīgs vadītājs, neskatoties uz to, kā tu vadi, tu esi atbildīgs, kurā ietilpst arī būt fokusā, būt skaidrā prātā, būt vietā, būt visu laiku iekšā pasākumā. Tu esi ātri ieturējis maltī, tu esi atpakaļ, lai visu laiku turētu fokusu un būtu uzmanībā, kas būs tālāk. Tu esi ciešā sazobē ar organizatoru, koordinātoru tajā vakarā, ar jauno pāri. Nekas nenotiek bez viņu ziņas. Nevar iesākt pirmo deju, neprasot viņiem. Tas nozīmē visu laiku, un tas nav viegli. It sevišķi kāzās, arī korporatīvajā pasākumā tas nav viegli, bet es uzskatu, ka tā ir, tāpat nav īpašība. Tas ir, tam obligāti ir jābūt. Tev ir jābūt profesionālam un atbildīgam. Jau uz tikšanos ir jāatnāk ar izdarīt mājas darbu, iepazinies ar scenāriju, izdomājis iespējams kaut kādas lietas, ko varētu tajā vakarā šajā tematikā ielikt iekšā, un uzreiz vieglāks process, vieglāks dialogs, vieglāks darbs ar pārējiem cilvēkiem iesaistītajiem.
Bet, kopumā, protams, ka tur ir tajā arsenālā noteikti ļoti daudz gan īpašības, gan lietas, jo vairāk valodas tu zini, jo labāk tu esi elastīgāks, plašāku lauku var paņemt, novadīt. Es vadu 3 valodās, šobrīd tās ir palikušas 2. Krievu valodā vairāk tā nevadu, bet latviski, angliski, vadu. Protams, vēl gribētos vācu valodu pielikt klāt, varbūt franču valodu. Es zinu, ka ir vadītāji, kur pārvalda, bet tam man nebūs laika. Es domāju, ka var izkopt kaut kādas citas lietas, lai kļūtu vēl labāks. Tādas, kā saka, vispār pieņemamās īpašības ir nostādīta balss, harizma un tā tālāk. Un tavuprāt, viņas ir tāda harizma, tas ir tāds dotums, bet tu tā kā vari kārtīgi uztrenēt. Vai līdzīgi kā ar talantu ir dots, bet var vēl uzspiest augstāk? Labs jautājums. Neesmu pētījis Googlā, vai harizmu var uztrenēt, vai tā ir. Es tikai varu personīgi atbildēt. Man šķiet, ka tāda harizmas tāds avots vai nu tevi ir, vai nu nav. Skaidrs, ka tu varbūt harizma nav atraktīvs. Tu var būt atraktīvs un aktīvs un ekstraverts un pļāpīgs un tērzēt un ekscentrisks, bet tā nav harizma. Harizma tomēr ir iekšējā būtība, kad tu ienāc telpā un runā, un es kā mākslinieks uz skatos, tu aizrauj pūli ar savu būtību. Ja man būtu šobrīd jānosauc harizmas ekvivalents, vai kas ir harizma, Inters Busols, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, ļoti harizmātisks cilvēks. Skaidrs, ka viņam ir savs tēls. Kaut kādā brīdī viņš noteikti ir tik ļoti labi to jau gadu gaitā izkopis. Vairs īsti neredz, kurš ir Inters Busols un kurš ir Inters Busols tas patiesībā un uz skatos. Bet tāds viņš ir, un viņa harizma ir neapšaubām augstākajā savā zortē. Un viņš ir brīnišķīgs, harizmātisks cilvēks. Jā. Ja man tā būtu latviešu māksliniekiem jānosauc, lai iedotu to tādu dzīvu piemēru. Angliski tas saucās swag. Es atceros, Jay-Z teica, ka tu ienāc telpā, tad uzreiz no tevis tas aura, ja tā ir no tevis tas swag. Vibes, jā. Jā, tā sajūta, tā noskaņa, tā harizma. Man šķiet, ka tomēr, kad cilvēkam piemīt tā harizma, vai nu ir, vai nu nav. Un ļoti bieži, starp citu, esmu ievērojis vokālajiem ansambļiem, vai nu kāzās, vai korporatīvos pasākumos, bieži vien mākslinieku balsis vokāli ir ļoti labi, bet starp dziesmām runājot, viņiem nav harizmas. Un iespējams, ka tā ir viena no lietām, kas viņiem neļauj sasniegt augstākus virsotnes. Vienkārši nav iekšā. Varbūt tas ir nākotnē papildus kaut kāds lauciņš, kurā es varētu padarboties, un harizmas treneris vēl nav Latvijā. Atrodi savu harizmu. Jā, harizmas treneris piedāvā no sākuma Zoom 20 eiro, mazu lekciju, pēc tam jau klātienē. Tas tā, bet to es esmu novērojis saistībā ar cilvēkiem. Es domāju, vispār ir daudz mākslinieku, arī solo mākslinieku, kuriem tā harizma tik ļoti liela nepiemīt. Un līdz ar to tas arī ir viens no komponentiem, kas varbūt viņiem neļauj izlausties kaut kur plašāk, augstāk, labāk. Jā. Tad formulu mēs precīzi nezinām harizmai, bet zinām iznākumu. Kādam ir jābūt. Jā. Tavā pieredzē, kādi, Renār, būtu tavi pasākumu vadītāja baušļi, ko darīt, ko nedarīt? Viens piemērs no Baibas Cipenietes, viņa teica, pirms pasākumiem neēdiet magoņu barankas. Jā. Mēs zinām, kāpēc. Jā. Uzreiz pieskāries ēdienam, es arī cenšos tomēr tajā brīdī, ka man tūdaļ ir atkal jārunā, es maltīti neietur. Es zinu, ka man ir pauzīti, man ir kožļājumā gumija vienmēr sagatavot, vai organizātori man palīdz. Tad tā ir viena no tām lietām, noteikti taimings, vienmēr būt laikā, vai uz tikšanos, vai atbraukt ātrāku stundu uz pasākumu vietu, inspicēt teritoriju, pārģērbties, sagatavoties, sagaidīt viesus.
obligāti sagaidīt viesus, vienalga, vai viņi ir 2000 vai viņi ir 32. Es sagaidu viesus, vai tas ir korporatīvā ballītē vai jebkurā citā. Es sagaidu, lai būtu ar viņiem kopā, lai viņi nejūt, ka es esmu kaut kur augstāk stāvošs, nepieejams. Es ar viņiem sagaidu, tā ir daļa no vadīšanas bez mikrofona, es ar viņiem aprunājos, socializējos, iegūstu viņu labvēlību. Tādējādi tas nospēlē vēlāk man par labu, kad es jau viņām mikrofonu rokās vadu. Es jau esmu negluži viņa labākais draugs, bet katrā ziņā lauzis šo te projekciju par to, kā viņi iedomājas, kā tas varētu būt. Viens no superlikumiem no pirmās dienas, kad es vadu, nelietot alkoholu, kad es vadu, es atceros, man šķiet, ka viena no pirmajām reizēm, kad es vadīju, es biju gana jauns, 28 gadi, un man bija jāvada vecāku gadagājumu cilvēkiem. Tas pirmkārt jau bija ārpus komforta zonas, un otrkārt man backstage'ā piedāvāja pirmo šņabēnu glāzītē, un es atceros to ļoti spilgti, jo es teicu, es jau tad noliku sev, ka man to nevajag, lai būtu dzīvespriecīgs. Man to nevajag, lai es atslābinātos. Es labāk esmu sākumā satraucies, es pats sevi pārvaru, tā ir tāda skola un rūdījums, nekā es lietoju alkoholu. Līdz ar to, kopš brīža, kā es ierodos vispār tajā nedēļā, bet vispār konkrēti par to dienu, kopš brīža, kad es ierodos, tad vienalga, vai līgavains gribējis ar mani kopā saskandināt, vai kāds uzņēmuma vadītājs, tas nenotiks. Tajā brīdī, kad es atvadījos un nolicis, ja man ir vēlme, tad es varu atslābināties un atpūsties, bet citādāk tas nenotiks. Tas tās nerakstīts likums vēl no baušļiem. Noteikti, ka vēl ir. Par ko nejokot tēmas, ja? Jā, es kaut kā esmu sapratis, pirmkārt, par ko nejokot, otrkārt, kurus cilvēkus netramdīt. Iespējams, ka kāzās ģimenē ir šķirti vecāki, es nekad nelikšu viņiem saskopstīties vai arī aicināt kaut kādas tādas lietas, kas pēc tam radīs neērtību un apjukumu konkrētajā vietā. Noteikti, ka daudz, īstenībā šis labs jautājums un labs virziens, ka man ir jānodefinē kaut kādi baušļi. Man tie ir, es tos praktizēju, es tos daru, es tos kultivēju, bet tādus salikt, tos vēl neesmu izdarījis, to vajadzētu izdarīt. Ja mēs noteikti runātu tikai par baušļiem, mēs kaut kur aizraktos un nonāktu pie tiem baušļiem, bet kaut kādus svarīgākos es noteikti pateicu, būt laikā, būt zolīdam, pielāgoties arī ar savu tērpu konkrētajam vakaram, tātad nelietot alkoholu, lai būtu kristāli. Tev nebūs dzert, tev būs būt laikā, Jā. Tev būs būt džentlmenim, tev būs atvadīties. Šis arī viens no momentiem, kas es pat nezinu, vai es tad neatceros, vai es agrāk darīju tā vai ne, ka es pateicu visu labu un pazudu. Tas man nepatīk, es vienmēr aizēju, atvados arī lielajos pasākumos, aiziet pie galdiņiem pa vidu pasākumam, paprasīt, apvaicāties, kā viņi jūtas. Tādējādi ar šīm te mazajām mikro epizodēm es veidoju sajūtu par sevi. Ir lielo bildi, tieši tā. Tie puzles gabaliņi jau vācās. Tas nav lielais puzles gabals, tikai tas, ka mākslinieks uznāk uz skatuves, viņš novada un viņš pazūd. Tur jāpastrādā ir ar cilvēkiem individuāli, mazajās porcijās. Un tad tā lielā ainava uzbūvējās un gan katram personīgi rodās kaut kāds iespējas, un tad jau kopā uzņēmumam rodās iespējas, un tad viņi pēc tam veidojot tādu recenziju, saka, klau, viss cieņa. Tur bija gan radošais, gan pienesums, gan kārtīga sagatavošanās, gan personīga pieeja. Tā kā par baušļiem jāpaštoko. Tos liksim kursā. Ja, tos jāieliek harizmas kursā. Jā, precīzi. Un, tev ir ļoti daudz tās radošās idejas nāk ārā, kad tu vadi pasākums un tam līdzīgi. Kur tu smelies to tavu radošumu? Kas ir tavi tie iedvesmas avoti un tieši radošums, kā tu viņu trenē, vai kur tu smelies idejas? Tā lieta, ko es šobrīd esmu sapratis un apjautis, ir tas, ka man pietiek ar vien mazāku laiku, lai
kaut ko radīt. Kā man sieva teica, kā to nosaukt. Man ir ļoti labs kolēģis. Raidoša muskulis uztrenēts. Jā. Un man ļoti, viņa teica, ka man pietiek ar tik maz laiku, lai es ātri to izstrādātu. Iespējams, tas dēļ tā, ka man 2 bērni ir, man vajag ātri. Ir tās mazās pauzītes, kurās, tagad viss guļ, man ātri. Un agrāk bija tā, ka es sēžu šeit krēslā. Tagad es domāšu. Tagad es štukošu, kāda būs tagad tā ideja. Citreiz arī tam sanāk laiks, bet tagad tas notiek staigājot ar ratiem. Es ātri, tad darīšu to. Vai arī ātri, kamēr mājās guļ, vai es esmu viens, ātri izdomāju, un man tam ar vienu mazāk laika, lai kaut ko radītu. Un tas muskulis, kā tu teici, ir uztrenēts, un tās ir kaut kādi labāki posmi, kur tās idejas sprakšķi labāk, citreiz netik labi, tad, protams, es kaut kur iestrēgstu, es mēģinu no tā brīža, ka es iestrēgstu ātri iet projām uz nākamo lietu un atgriezties atpakaļ tajā, kur. Bet, kas ir interesanti, ka man šķita, ka pirms 2 mēnešiem, kad es pēdējo reizi lietoju ChatGPT, tātad mākslīgā intelekta viena no sadaļām, latviešu valoda bija ļoti čābīga. Es saukšu viņu nevis to, ka es uzskatu, tas ir gandrīz dzīves cilvēks. Ļoti čābīga latviešu valoda un humora izjūta slikta. Bet tagad es vadīju uzņēmumam balli, un es iedevu brīfu pāris teikumos, iedevu informāciju. Es esmu pasākuma vadītājs, mums ir tāda un tāda balli, es gribu, lai tu lūdzu man uzraksti. Un kāpēc saku lūdzu? Tāpēc, ka, ja gadījumā roboti pret mums sasparosies, tad es būšu bijis pieklājīgs. Lūdzu, uzraksti man apžēlots. Jā, apžēlots, jā. Un ChatGPT uzrakstīja man. Es teiktu, ka tāds progress ir sasniegts kopš tā brīža, kad es pēdējo reizi sakarīgu, solīdu, foršu runu, kuru man vajadzēja saīsināt, jo tā bija gara. Es pat, man šķiet, es nelaboju baigi. Iekavās bija rakstīts, kas interesanti ir. Iekavās bija rakstīts pēc joka, rakstīts iekavās sagaidiet aplausus vai smieklus. Tāda ieteikuma, kurā. Bet tas progress ir fascinējošs. Tas, kādā ātrumā tas viss attīstās, tur dzimšanas dienā, ja cilvēks nezina runu, ja es nezinu dzimšanas dienā, ko pateikt, uzrakstiet, man paliek tik un tik gadi, uzrakstiet, lūdzu, mīļu, jautru, foršu runu. Ir. Yeah. Un agrāk es pats štukoju. Pieņemsim, korporatīviem pasākumiem notiek masku balli. Un brīdī pēc vakariņām es nekad neveidoju neko aktīvu, nekad neceļu. Tikko ir cilvēki pēduši, ir tāds gurdenums, ir laba enerģija, tāpēc, ka uzēduši ir, bet vai kaut ko tā tomēr sēdošu. Un viena no lietām, kas liekas tāda klišejiska un klasika, ir viktorīna. Bet es to taisu multimediālu, interesantu, aizraujošu un kā jaunradi. Es to radu pats. Un agrāk ko es darīju, es vienkārši izdomāju pats savā prātā, rakstīju Googlā, tad meklēju kaut ko. Tagad es ierakstu iekšā, es vēlos, lai lūdzu tu man uzraksti viktorīnu par maskām, karnevāliem, un tur uzraksti 20 jautājumus, no kuriem jau es varu paņemt kaut kādus 3-4. Tas nozīmē, es ietaupu laiku, nedaudz modificēju varbūt, bet kopumā baigi labs palīgs kaut kādās lietās. Joprojām 93% esmu es, bet tos 7% jau es varu savam asistentam virtuālajam vaicāt palīdzību. Jā. Tas ChatGPT dažreiz vienkārši pamet kaut kādu virzienu, uz kur tu tā kā aizdomājies. Protams, nav jāņem vārds vārdā, bet ir, uz šo virzienu, kā saka, var attīstīt ideju. Jo citreiz visā mūsu ikdienas gaitu burbulī, tajā ritenī ir baigi grūti būt ārkārtīgi radošam, un tagad, tikai es radīšu, un tu kaut kur iestrēgst, un tev ir tomēr savs pienesums, sava artava ir jāatnes, un tad ļoti palīdz. Jā, viņš tā kā coach. Iedod virzienu, un tālāk jau tu kā spēlētājs, tad visu izdara tālāk. Jā. Jā. Bet ChatGPT tagad arī tas jaunums, ka viņš arī tās bildes taisa, un mēs arī ar kolēģiem bieži vien, kā saka, izmantojam, jo dažreiz jāpiemeklē tik specifiska bilde, ka internetā ne tu tādu atradīs, ne tu tagad uzfotografēs, un ja tev tur vajag Havana stilā, rozā, kadiljāko riekšā, tur
trusi un tīģeri, jā, tur lūdzu, ir arī rezultāts, jā. Tad mēs vienmēr nonākam pie tā, ka man šķiet, ka vadītājiem ir jāseko līdz tendencēm. Man jau arī pēc 10 gadiem būs 50 un vairāk, un es nevaru, jau šobrīd savos gados, es nevaru strādāt uz tiem celmiem lēkāt, kas man bija agrāk. Man jāsako līdz tendencēm, man jābūt laikmetīgam, jāizmanto šīs iespējas dotās. Es tikko noklausījos brīnišķīgu lekciju no Kristapa Cīruļa, kurš ir mākslīgā intelekta guru, kādas iespējas, kādas aplikācijas ir, kuras var integrēt jau pasākumos un ienest savu svaigumu kaut kādā konkrētajā tēmā. Tāpēc man šķiet, es ceru, ka es tā arī domāšu arī pēc 10 gadiem, un tajā mirklī, kas būs, ka es spēšu būt pietiekami moderns un progresīvs un to izdarīt. Un tas modernais, kā saka, tas vilnis un tev kā pasākumu vadītājiem, gan arī kā digitālā satura veidotājiem vai TV personībai un tam līdzīgi, vienmēr jau jāiet līdz tam, tev ir jāzina, kas ir aktuāls, jo arī tie joki, kurus, kā saka, tu kaldini, zālē jau jāsaprot, par ko tu runā. Un ja tu būsi tāds bišķīt no 10 gadiem atpakaļ, ja, loģiski, ka tur daudz nesapratīs, un tiklīdz mēs kaut ko tos Viktorīns visu to taisam par aktuālu, un tad jau, kā saka, visi rezonē un visu. Precīzi tu saki, viņiem tas ir aktuāli, viņi var reflektēt, tikko tas ir noticis, tas ir arī ļoti svarīgi. Un man ar tiem man bija neloģiskie jautājumi. Jā, ir pagājis krietnes laiks, un cilvēki ik pa brīdim man paprasa, uztais kā neloģiskā. Forši, tas bija tramplīns man. Baigi patika, bet es uz vecajām lauriem, mēs ejam tālāk. Man gribās pašam kaut ko jaunu, un ik pa laikam tas tik superīgi izdodās, ka man pašam prieks par to. Ja tas, laikam, ir tāds, ja man prasa, kas gandarījums, tad radīt kaut ko jaunu. Ceļš uz kaut ko jaunu, rezultāts pēc tam, bet tā gandarījuma sajūta atnāk. Un es nevaru vienkārši, es darīšu to pašu, kas bija, vai spēlēju. Es nevaru tās pašas spēles, ko es vadīju pirmajās kāzās vai pirmajās pasākumos. Un noteikti, ka nevadīšu arī pēc 5 gadiem tās, ko es šobrīd vadu. Nepārtraukti evolūcija vajadzīga un tāds kāpnes uz kaut ko. Izņēmums, kā saka, vienīgais ir nostalģija. Ja? Tā, ka gribās atgriezties. Uz kaut ko arī atgriežās. Tas ir forši, jo arī filmās tā ir. Kaut kas ir bijis, taisa jauno otro daļu, kas jau pēc noilguma ir. Un līdzīgi arī man. Es nesaku, ka es neloģisko jautājumu neuztaisīšu, ja man būs tāda iespēja uztaisīt pēkšņi varbūt kādam valstsvieram internacionālā mērogā. Kas to lai zina? Tā kā, tas nav izslēgts. Tas vairāk par to, kas tā sistemātiski tomēr gribās jauns tēls. Un šī te paša modeļa, kā saka, arī tomēr nedaudz Holivuda balstās, un arī savā ziņā domāju, ka mēs kā arī pasākuma industrija uz to, ka vienmēr jāieliek kaut kas zināms, pazīstams, bet kaut kas jauns. Jo pilnīgi kaut kas jauns nevienmēr visiem patiks. Un tāpēc mēs arī varam novērot, kas mums kinoteātros iet. 2. daļa, 3. daļa un tam līdzīgi. Rīmeiks kārtējies, un tam līdzīgi. Un tāpat tās arī papētot, paņemsim tajā pašā Netflixā, kā saka, tos visus top seriālus. Adams ģimenīti. Un, kā saka, vienkārši tie cilvēki, kad bija bērni, ka viņiem bija forši. Tagad, ja viņiem 30, 40, kā saka, uztaisam, atgriežamies tajā, kā saka, laika joslā. Ja? Un tas arī mēs diezgan tā novēroši. Gan patīk 90. atgriezties, tādā pasākuma, kā saka, formātā. Disko, tad kaut kāds tāds bērnības visi jupī un tās kožļenes un arkādes mašīnas tetri un viss tas, un arī tās pašas aktivitātes. Uzzīmēts klasīts, reāli bērnībā. Un tas ir forši atgriezties, bet tur man liekas, ir tam laika nogriezim jābūt lielākam nekā, kā saka, tādam, no kā tas nesen izaudzis. Tur, man liekas, ir jābūt pāris slāņiem bišķīt jānoslājās, lai tas būtu atkal forši, vai ne? Nostalģija ir laba lieta, un atgriezties kaut kur laikos paņem no tiem, jo mēs redzam arī tās tendences, gan mode atgriežās, gan vēsture atkārtojas, gan ir tā tendence, līdz ar to tas ir forši, bet pašam uz personīgiem dairedzes kaut kādiem lauriem, kas ir bijuši agrāk, sēdēt man netīk, gribās radīt kaut ko jaunu. Bet par to jauno un veco tur noteikti jābūt arī balansam. Labs piemērs ir populāra mūzikas grupa uzstājās.
ir tikko iznācis jauns albums. Ja tas viss koncerts būs ar jaunām dziesmām, tad noteikti aizies apbēdināt, jā, bet kaut kā pa vidiņam ielikt jaunās, bet tomēr visi gaida tās labās, vecās, visiem zināmās dziesmas, kurām var dziedāt līdzi. Un tad jau tās, kas bija tikko jaunās, pēc 10 gadiem varbūt iemantos kulta status un būs arī tās labās vecās. Un tā dzīve arī iet pa to spirāli. Nu jā, lūk, un arī par šīm, kā saka, tām tendencēm visu pārējo, bieži vien ir arī, kad nāk, kā saka, pasūtītājs, vai tā ir aģentūra, vai uzņēmums patiešo pie tevis, un tu arī tāds sadarbības mehānisms. Tagad no tevis sagaida varbūt, kā saka, kaut ko, lai tu tur tagad dot tiem organizatoriem, vai viņi vienmēr vairāk pušo, vai tev patīk tas modelis, ka jūs tā kā abi sanākat un kopā padomājam, vai... Man ļoti patīk tāds modelis. Esmu komandas spēlētājs, tā kā Basīti arī komandas spēlētājs. Tas man ir iedevis šo te mācību, ko nozīmē strādāt komandā. Un man šķiet, ka aģentūrām, koordinatoriem, kas ir tajā pusē un kas šajā pusē, ir jādarbojas uz kompromisa pamata. Tā kā vadītājiem ir jāciena aģentūras cilvēki, tāpat arī aģentūras komandai vajadzētu paļauties uz pasākumu vadītāju pieredzi un nonākt līdz kaut kādām lietām kopistiski. Es vienmēr eju dialogā, vienmēr mēģinu, bet ir kaut kādas reizes, kur nesapas viedokļi. Un tad jautājums ir, kā rīkoties tajā situācijā, kādam ir jāatkāpjas, kādam jāpiekāpjas. Var iedot 2 piemērus. Vienā pasākumā ļoti daudz cilvēki notiek Mežaparkā, lielā telpā, un es esmu izāzējis 2 darbiniekus ar telefonu. Es to bieži daru, izāzējis darbiniekus esmu, un tajā brīdī pasākumā ir pauze. Visi ir kaut kur izslīduši. Un man nākamais segments ir jāiesāk, scenārijā ir rakstīts. Ir jāiesāk ar šo zvanu, un pēc tam jāpiesāk ir grupa. Es saku organizatorei, ka es esmu ieguldījis lielu darbu, izdomājot, ko zvanīt, ierakstot zvanu, titrējot zvanu. Nav cilvēki pie galdiņiem, un es viņus tā nesasaukšu tagad visus uz zvanu. Es saku, varbūt, ka samainam vietām un to zvanu ieliekam, jo gribās, lai ir atdeve, lai ir rezultāts. Bet kāpēc, organizators, kāpēc reku taču pāris cilvēki ir? Es saku, pāris cilvēki gribēs, lai tomēr tā auditorija lielāka ir. Un te rodās tāds, sanāk, ka pēc sajūtām nevienmēr patīk kritika vai kaut kā iebildums, un ir sajūta, ka organizatoram nepatīk, ka es iejaucos tajā gaitā. Bet patiesībā jau pasākums ir tik ļoti, ja tā nav tiešraide. Tiešraidē viss iet pa punktiem. Ja tā nav tiešraide, pasākums ir ļoti plūstošs dzīves, neprognozējams, viss mainās, ir jāpielāgojas situācijai. Un tā kā es to biju veicis šo te zvanu, es aizgāju un pieteicu grupu un nepalaidu zvanu. Nekas jau nav noticis, neviens nezina, kā kam jābūt. Visi padejoja, sanāca, un uzreiz pēc grupas es palaidu zvanu, un ļoti daudz cilvēku bija. Un man šķiet, ka foršs organizators varētu pienākt super, Renāri, tomēr, bet es savukārt jūtu no organizatora tādu, viņš izdarīja, kā viņš gribēja, neskatoties to, man liekas, jāpārkāp pār tam ego ir un jāsaprot, ka palaižam šādi. Un otrs piemērs ir, bieži vien ir situācijas vakara jau epiloga gultnē, kad pulkstens ir 11:30, 12. Gan kāzās, kāzās bieži vien esmu pats organizators, nav es pats pieņem lēmumu, bet korporatīvajā pasākumā visi ļoti labi dejo. Atmosfēra ir dzīva, ir visi smaidīgi dejo. Nav obligāti jāizpilda tas, kas ir rakstīts scenārijā. Viss jau ir labi. Šajā posmā ap 12, kad jau jebkurš var būt vadītājs, ja mēs sasnieguši esam tādu termometru līmeni, nav obligāti tagad apstājieties dejot, ja tas nozīmē, es visus apturu. Es tagad vācu cilvēkus priekš aktivitātes. Tas nav šķiet vajadzīgs, un te ir jāpaļaujas arī uz vadītāju pieredzi, uz sajūtām, un jāstrādā komandā, un jāpadomā. Un vēl viena svarīga lieta šajā kontekstā, ko es arī esmu sapratis, es varu aizbraukt uz pasākumu ar 8 sagatavotām aktivitātēm.
varbūt ar 5, ar kaut kādām, kuras es baigi mājās gatavoju, kaut vai Viktorīnu visus jautājumus meklējis. Man ir jāpieņem, ka es to varu arī neizspēlēt. Kādreiz man bija sāpīgi to pieņemt. Nu, kā tad es spaudīju? Kaut kas ir jānogriež, lai būtu vēl labāk. Varbūt kaut kas jāsamaina vietām, kaut ko metam ārā. Tas nekas, ka mājas darbs ir izdarīts. Tā tas notiek. Un tad, kad es to pieņēmu, man ārkārtīgi kļuva viegli. Es sapratu, ka tādi ir spēles noteikumi. Un man šķiet, ka aģentūrām arī šis ir jāsaprot, ka kaut ko var paņemt ārā, lai pasākums neaizietu sajūtās lai enerģijas to plūsmu nenorautu kaut kādā brīdī. Nu tā, līdz ar to, bet man tā vairāk vai mazāk es teiktu, ka ļoti laba sintēze ar aģentūrām, ar koordinatoriem, strādāju komandā, eju uz dialogu, līdz ar to tādas, es teiktu, milzīgas problēmas, ko nevar atrisināt, nav bijušas. Jā. Nu, par tiem scenārijiem, tas jau arī tāds, man liekas, jau žanra klasika, un kad bieži vien, kas saka, aģentūrām ir vēl pasūtītājs, un tur ir līgumā ir jābūt scenārijam, pēc kuru konkrēti jāvadās, un mēs pirms pāris gadiem mēs līgumā iekļāvām punktu, ka scenāriju var mainīt. Protams, tev ir, kā saka, saturiski jāatstāja, tur tās lietas, bet kad tiešām, kad uz vietas skatoties, tas ir dzīves organisms, tas ir reāli pūlis, un tu nevari tiešām raut to discenu nost tikai tāpēc, ka tagad darīsim kaut ko tādu. Un tavs arī tas piemērs par to, ka tu sasauc, kā saka, dabūji ar grupu visus uz to zvanu, sanāca jau daudz labāk, vai ne? Rezultāts bija foršāks. Varbūt tas risinājums, tu apmainīji 2 skaitļus ar vietām, kā saka, 2 plus 3 ir 5 vai 3 plus 2 ir 5. Bet šajā gadījumā tas otrs tavējs samainītais bija smukāks 5. Ja? Jā, citreiz kaut paļaujos uz aģentūras pieredzi un konkrēto situāciju. Un tāpēc man šķiet, ka katram vadītājam izveidojās labākas, tuvākas attiecības, profesionāls un kaut kādā brīdī jau ir draudzīgs ar citām aģentūrām. Jo viņi ļoti labi saprotās savā starpā. Ar citiem atkal nesaprotās, tur mums tomēr neaizgāja, mums nesakrīt redzējums par konkrētām lietām. Un tas ir normāli, mēs esam ļoti dažādi. Katram ir savas profesionālās vērtības, redzējumi un kritēriju un redzējums, kā jāstrādā ir. Tā kā ar vieniem sanāk nedaudz labāk, ar citiem sliktāk, bet, kā es teicu, kopumā tas virziens šķiet, ka visiem jau ir ļoti labs. Jā, visi grib, lai jā, visi grib nostrādāt profesionāli, labi, un lai viss izdodas. Pārējais ir detaļas, nianses, kuras ir jāslīpē, ir uzvars un citreiz ir mācības. Jā. Par mācībām. Tev gan jau es piedurums arī kāds interesants stāstiņš ir par kurioziem un mācībām. Ko drīkst stāstīt? Jā, tieši gribēju pieminēt, ka tavam draugam es varu iemest tādu ēsmu par to, ka ir tādi, kurus nevar stāstīt. Jā, tas ir skaidrs. Diemžēl. Jā. Tur es nevaru diskreditēt cilvēkus. Ko es varu stāstīt? Vienās kāzās, tajā brīdī, kad mēs sagaidījām jauno pāri ar visiem viesiem, mēs dodamies iekšā telpā, visi apsēžās, es ņemu mikrofonu, mikrofons nestrādā. Un citreiz notiek, mikrofons nestrādājas, pasaules grupu, toreiz grupa atbildēja par tehnisko visu, un viņi saka, Renāri, nav labzīgs. Kaut kas noklājies, ir ģenerators, es saku, tas ir 10 minūšu jautājums, vai tas ir nopietnāks jautājums? Viņš saka, tas ir nopietnāks jautājums. Visi ir apsēdušies, un es pirmo reizi sāku vadīt bez mikrofona. Es saku, tad iesākums man ir sasveicinos pēc savu prologa, es novēlu labu apetīti, bet ir klusums, jo nav mūzikas. Mēs atrodamies, viesu nams atrodas tādā bļodā iekšā, tā kā lejā, kur nav zonas, nav pārklājuma, un līdz ar to mēs nevaram pieslēgties mūzikai. Es skrēju kaut kur pēc tumbas augšā, ņēmu tumbu, mēģināju saslēgt ar kaut ko, tētis līgavai brauc pēc ģeneratora, meklēt, es gāju ar viņu kopā pēc tam. Vienā brīdī, kad pagājušajā 40 minūtes līgava izplūst asarās, jau saprot, ka iespējams grupa vispār nespēlēs. Tā ir viņas kāzas. Vadītājs nevar novadīt, jo nav mikrofons. Tā gaisotne visa
iegūst tādu negatīvu nokrāsu, un man šķiet, tā arī neatguvāmies tajā vakarā no tā, kas bija noticis. Man šķiet, pagāja kaut kāda pusotru stundu vai 2, tad beigās dabūju to ģeneratoru, pieslēdzu, saslēdzu vadus, es vadīju un grupa spēlēja, bet sajūtiski tomēr viss bija tā. Un vēl viena nianse, ko es atceros no tās reizes, tad mēs nonākam pie kādām lietām, par ko es cenšos cīnīties nozarē un laust kaut kādas lietas. Es atbraucu un manas vēlmes, un nosauksim to raiders, man pat nav tāds vēl, bet es eju uz to, ka būs. Man raiders nav nekas grandios, bet piezemēts. Man gribētos savu istabiņu, kur es varu pārģērbties, un ja kas viens pats patvērties. Kaut kādā brīdī saņemt maltīti, vakariņas, arī augsto galdu, jo vakars ir garš un enerģija zūd, un gribētos arī kaut kādā brīdī vēlāk arī uzēst augsto galdu. Mikrofons pats par sevi, lai man dzird, lai ir mikrofons. Un vietiņu, kur tad mēs ēdam. Un tajā pašā reizē, kur nestrādāja mikrofons, tur nebija lejā Wi-Fi, un vieni vecāki mēģināja savam bērņiem uzlikt kameru un nevarēja, un gāja meklēt kaut kur kalnā Wi-Fi, lai vispār varētu pasekot līdzi. Un ārā bija uzlikt telts bez sienām ar mazu svecīti priekš mākslas fotogrāfs, lai mēs vakariņot tur. Bija labi laikapstākļi, ja būtu slikti, tad mēs tur vienkārši būtu salījuši, nolījuši. Un vakar noslēgumā, kad es devos joprojām, es ieraudzīju šī viesunama administratoru vai vadītāju. Es pasaucu uz brītiņu ārā, ļoti taktiski mēģināju izstāstīt, ka es būtu ļoti patīkami sajūsmināts, ja mums būtu tomēr solīda vietiņa, kur mēs varam pārģērbties un pavakriņot, un būtu augstais galds arī, jo nebija. Un vecākiem vajadzēja arī Wi-Fi. Tas būtu svarīgi nodrošināt to. Viņš skatās man un saka, Zeltiņam prasības te ir. es saku, labi. Jā, elektrība. Es atceru, labi. Laikam nav vērts runāt. Pēc 2 nedēļām man atkal jābūt tajā pašā vietā. Es atbraucu, ir nolikts atsevišķs galds priekš tehniskā personāla. Ir speciāla vieta, kur pārģērbties, un ir uzlikts rūters ar Wi-Fi. Tās lietas nostrādāja, un es cenšos pie tā, par savām tiesībām, tas nav nekas tāds, ko es pieprasu. Ne balts rozes, ne sarkans aizkars un vēl kaut ko, un garnels, tīģergarnels ar omāru astēm. Bet kaut kāds tāds normāls eksistenciāls lietas, lai es justos komfortabli un viss tehniskais personāls būtu. Un vēl viena lieta, ko man lielākoties neizdodas sasniegt, lai kāzās karsto ēdienu iznes vienlaicīgi vai pirms visiem vai vienlaicīgi ar visiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad iznes kopā ar visiem arī mani, es ātri pāēdu un esmu atpakaļ. Ja man neiznes, viņi pāēd, un man gar degunu aiziet ēdienas, un tā saka, bet viņi jau ir pāēduši, man jāsāk ir vadīt. Es nevaru pazaudēt to pavadienu, kas tūdaļ. Viņi piecelsies, ies ārā pīpēt saltus, un es vienkārši nokavēšu to momentu. Un es nekādīgi to nespēju. Ir vietas, kur atnes, man vajag, principā, DJs, es un fotogrāfs. 3 porcijas nolieciet maliņā un atnesiet. Un man gadījies strādāt arī ar augstākās klases organizatoriem, kur apsola, ka tā būs un nav. Jā. Tādas nianses, kuras es cenšos, lai tā vide ir, lai tās lietas, tā vide, kurā mēs uzturamies, ir labi, normāli sakārtot, lai katram ir telpa, kur patvērties, lai vakariņas. Un tagad tajā viesunamā visi tagad, kas nākamie taisīs tur pasākums, sakat paldies Renāram, ja? Tur būs rūters. tur būs savu vietiņu. Jā. Un nebūtu tā pateicis? Nē, ir tas latviešu noteikti tas kautrīgums, un ko tad es necīnīšos par sevi. Un bišķi jāpacīnās ir jāpalauž kaut kādas lietas, tomēr es neesmu pirmo gadu šajā postenī. Ir sasniegts kaut kāds zinām birka vārds, un ir pieredze, un gribās tādas profesionāls, normālas lietas, lai tiek nodrošināts. Bet es nonācu līdz brīdim, kad beidzot man būs raiders, un tad tur tās lietas tiks atrunātas, tiks parakstīts.
Es esmu ļoti normāls, piezemēts čalis, un es pilnībā saprotu, ja gadījumā pateiks, ziniet, mums tāds atsevišķs tāps nav, vai jūs gribēsiet kopā ar DJ. Protams, vispār nav problēma. Bet tad, kad mani pasākumā aizved ģērbties tur, kur grimē valdes loceklis, vai vienkārši es eju iekšā pasākumā, un es eju gar durvīm, un rakstīts ir grupas nosaukums, mākslinieku nosaukums, mans nav. Tas nozīmē, ka man nav mana vārda, man ir jāģērbjās vai nu kopā tur, kur ir visa komanda, vai es nezinu, vai es eju uz toleti. Baigi gribētos kaut kā, kāpēc tas vadītājs nav tur uzrakstīts, bet pārējie visi ir. Gribētos, lai mūs arī vienlīdzīgi respektē, iedod mums savu telpu, jo kādā brīdī gribās atpūsties. Vai kaut vai apģērbties, sataisīt matus vienam pašam. Tādas parastas lietas. Jā, tas, kā saka, tāds cilvēcīgi apstākļi. Es domāju, ka arī tādas aģentūras, kā saka, mēs arī to piekopjam, kad ir atsevišķs pasākumi, backstage menedžers, un viņš to visu, kas koordinē. Cikos atbrauc Renārs, cikos atbrauc grupa, kur te vieta, kur te vēst, cikos te vēst un vispārējo. Un tas, ja, protams, zin kā ietekā scenārijā, bet tur, kā saka, papildus resursus tos prasa, bet... Protams, bet sākārtīgi novērtē to. Protams, tā ir profesionalitāte. Es atbraucu, man jau nevajag sarkano paklāju, bet ir tik patīkami, kad sagaida plus ar smaidu. Tas mikroklimats uz vietas pirms pasākuma arī ir ļoti nozīmīgs. Vai ne? Kādu gaisotni tur? Skaidrs, ka gatavoties pasākumam vienmēr ir problēmas. Un tas ir galīgi normāli. Vienmēr ir kaut kādas aizķeršanās. Vienmēr, pēkšņi mums tas jāsamaina. Tas viss ir ok. Un to var, ja ir kaut kādas tādas augstāku toņu decibelu diskusijas, to var risināt kaut kur atsevišķi. Jo iesaistīti ir ļoti daudz cilvēku. Bet ja tajā kopējā telpā tiek pacelts tā gaisotne tādā skaļā, problēmas ir un sagaida, pieņemsim, nepozitīvā garstāvoklī. Es jau arī tad varu atnākt negatīvā garstāvoklī un šādi aizdīto. Bet nē, es zinu, ka es tā nedrīkst. Nevienam neinteresē, kāda man ir bijusi nakts. Man vienkārši jānāk, mums abiem diviem šīs naktas nebija labas, vai ne? Jā. Bet man bija sarunāts ar tevi nākt runāties, jānāk runāties un jābūt ir smaidīgam, enerģiskam. Tur nav variantu. Tas ir mans darbs. Un, man liekas, tas mikromanagements, tas sākās tieši ģērbtuvē, līdzīgi kā basītī ir. Ja tev ģērbtuvē būs visi forši, džeki jokos, džeki būs labā ķīmijā, tad uz laukuma tas atspoguļosies. Un tieši līdzīgi arī ir tur. Un jā, tur ir tas pozitīvs, smaids, labā noskaņa. Tad viss būs forši. Jā, un par to labo noskaņu, pieņemsim, backstage menedžers vai jebkurš organizators, kurš sagaida, kā saka, mākslinieks. Un mēs arī kolēģim šo arī esam kārtīgi izrunājuši un, kā saka, cenšamies to ieviest, kā saka, standartu visur, kur mēs to vien varam. Jo, piemēram, pasākuma vadītājs, sanāk nokavēties. Ok, labi, viņš tur ierodās, nezinu, tur tieši vai 5 minūtes vēlāk. 2 varianti. Haidī, kur tu kavēji, kāpēc? Un tagad man te būs viss slikti. Vai ātri, ej. Viens variants, es atvainojos, tu kavēji, tev viss kārtībā ir. Tu varēsi sākt laikā. Un kā tas pasākuma vadītājs to vaibu izdos tajā vakarā ārā? Vai viņš tikko apmēram maksimāli pacēl stresu, vai forši man šeit rūpējās, tad būs pilnīgi cits vaibs. Un visā backstage'ā būs cits vibes. Un jebkurš cilvēks, kurš nāks ārā uz skatuves, vai tas ir mūziķis, vai tas ir vadītājs, jebkurš, tur būs pavisam, kā saka, cits vibes un atmosfēra. Jā. Protams, to var izrunāt arī pēc pasākuma. Ja viņš ir ieradies un tur skaidrs ir visādi force majeure, visādas aizķeršanās un kaut kādi negadījumi. Tāds mēdz būt. Galvenais ir paziņot. Es cenšos, ka vai es jūtu, vai es rādu, es rakstu, es sarunātu tikos, ka es būšu. Atbrauc 10 minūtes vēlāk, nekas jau viesi vēl nav ieradušies, bet es paziņoju. Galvenais ir nokomunicēt, ka ir izmaiņas. Ja tu esi bijis atsaucīgs un izēji uz šo komunikāciju, tad, manuprāt, to novērtē. Un tas ir normāli. Mēs esam cilvēki, neesam izcili un perfekti, jo cenšamies tādi būt. Protams, kā arī, ja pasākuma vadītājs, kā saka, vai nav ieradies, vai uzņēmuma vadītājs, tās 5 minūtes, cilvēki neskatās, lai pulksti, mums jau bija jāsāk, visi tiešām mums bija jāsāk. Tā nenotiek. Visi forši ieradušies, visiem ir, kā saka, savā sulā,
iejūtās un tā. Un jā, tas ir tas, jā, kas, man liekas, organizatoriem ir jāpiekopja un viesunamiem un tā tālāk. Visiem, kā saka, kas nodarbojas ar viesmīlību, principā. To arī tas vārds izsaka viesmīlība. Jā, protams, tie pirmie cilvēki, jebkurā lokālā, kur tev sagaida, kur tu ieraugi viņus, un tāpēc es arī cenšos sagaidīt tos viesus, lai viņiem uzreiz ir priekšstats. Un tu arī noteikti gribi, lai arī tevi backstage'ā sagaida. Čau. Tieši precīzi. Noteikti viņi arī grib, lai es neierodos rūgumpots vai īgans, un varbūt neizgulējies, bet man jāsaņemās un es eju un rādu klasi. Un jābūt ir štosē. Bet es vēl vienu lietu, ko gribēju pateikt saistībā ar organizatoriem. Tad, kad viņu nav, tad mēs kā vadītāji nonākam tādā neapskaužamā situācijā, ka jaunie pāri, visbiežāk tas ir tādos pasākumos, jo tomēr korporatīvajā vidē, es nezinu, kad nav, tomēr caur aģentūru viss notiek. Ka jaunais pāris pat neiedomājās, ne sliktā nozīmē, nevar viņiem pārmest. Viņi neiedomājās, kurš izdarīs tehniskās lietas. Vienmēr tur mičošanas šķīvīti noliek, tur flomasters to, tad neraksta. Tad šķīvis par mazu ir, tad nav permanentais flomasters, kur nolika brīnumsvecīts. Visi vadītājs skrien tur, ņem tur. Nav koordinators, nav organizators, to visu dara vadītājs. Mums gultiņa ir ielikta citā istabā, mums vajag gultiņu. Es eju runāt ar viesnām vadītāju. Viņa nav uz vietas, kurš to risinās. Un mēs pārņemam organizatoru funkcijas. Un te baigi svarīgi būtu saprast, ka sirds jau mums laba. Sirdsapziņas mums ir foršas, un mēs esam gatavi palīdzēt cilvēkiem. Bet tas nav mūsu darbs. Līdzīgi kā organizators neies uz skatuves un nevadīs. Tas nav mūsu darbs, kas mums jādara. Mēs rūpējamies par saturu, par noskaņu, par atmosfēru, par moderēšanu, sapulcēšanu, par smaidiem un tā tālāk. Un tas joprojām notiek. Mēs ejam ārpus savām funkcijām, līdzīgi kā dekorators noteikti arī pārņem kaut kādas organizēšanas funkcijas, ja nav organizators. Līdz ar to organizatoru komanda ir ļoti svarīga sastāvdaļa, posms, lai viss izdotos un mēs katrs savā zobrati grieztos. Lai mēs katrs savā lietā nenojūgtos kaut kādā brīdī. Jā. Un kā tu minēji, organizators var nekāpt skatuves, ir bijuši gadījumi. ir bijuši gadījumi. Bet arī tā, tomēr varbūt aizkavējās un vadītājs, un tiešām kaut kas ir noticis. Jāiesāk vakars. Jā. Var iziet no situācijas. Un noteikti, ka savukārt vadītājs palīdz risināt kaut kādu organizācijas lietu, pabīdīt galvu. Viņš arī redz vairāk, arī, protams. Viņš cilvēkiem runā, viņš redz, kā saka, tur to viss kā, kas notiek, un ka tev var organizatori piebīdīt uz vienu uz otru pusi un tā. Un jā, par to, kā saka, nekāpšanas skatuves, mums bija vadītājs vienā sporta spēlēs, kur vadīja tāds ļoti atraktīvs ir uzņēmuma vadītājs, un viņš tās, kā saka, darbiniekiem gan organizē, kā saka, pasūt, viņš arī, tad to mikrofonu arī to visu vadīs. Un, tāds šaizīt no rīta sanāca, ka viņš kājas salauz. Jā, tad es ņēmu to mikrofonu, protams, viņa vietā tās sporta spēles man vajadzēja, un iet ar galveno tiesnesi tā vispār, kas te notiek? Jā, tā. Jauna pieredze tev. Jā. Tas bija ļoti sen, kaut kādā pār pa 10 gadu atpakaļ. Bet jā, mēdz būt. Organizators jau arī tāds, kurš atnāks pasākumu, kaut kas tur nav. Viņš arī tīrīs to grīdu, viņš darīs visu, lai tikai būtu viss kārtībā, jo tur tas status quo tev kā pasākumu organizators, viņi atstāja mājās vai izmet miskastē. Tas nebūs, esmu organizators, tā šeit ir netīrs, ko man tagad darīt? Jā, tāds nestrādā, bet... Renāri, iedomājies, ja tu tagad te būtu uzņēmuma vadītājs 300 cilvēkiem, korporatīvo tev vajag. Bet tu esi uzņēmuma vadītājs no Latvijas pasākuma vadītājiem, kuriem tu gribētu uzticēt šo darbu? Pirmkārt, man šķiet, ka kopumā mums ir ļoti talantīgi, meistarīgi, gan vadītāji, gan organizatori, gan gaismotāji. Tātad cumfte kopumā ņemot. Tas, ko es redzu, ir cilvēki, kur grib kaut ko sasniegt un grib izdarīt labāk un tiešām ir sava darba aroda profesionāļi. Ja mēs runājam par personālijām, ja es esmu vadītājs, bet tomēr ņemot vērā sevi un subjektīvo kaut kādu redzējumu,
Es varu nosaukt vairākus vadītājus, ar kuriem man ir nācies gan kopā vadīt, gan redzēt viņus. Noteikti ir daudz arī, kurus es neesmu redzējis, kuri ir labi. Es vienkārši nespēju komentēt viņu darbu, jo es neesmu redzējis. Kaspars Breidaks noteikti ir tāds numur 1, ko es ņemtu. Arvis Zēmanis, Andris Būlis, Kristaps Rasims, Mārtiņš Spuris. Tad mums ir Sants Miltovičs, tad ir Mārtiņš Počs, Nauris Brikmans. Un noteikti vēl daudz cilvēku, kas bija tikko vienā hoteļa, kā viesis ar sieviņu, mēs bijām hoteļa kaut kādā tādā salēdēšanas pasākumā, Markus Rīvu vadīja. Jā, nebija redzējis tikai X-faktoru un tā. Forši vadīja. Markus Lauris Rēniks, starp citu, ļoti labs vadītājs. Viņa runas dotības arī un tas, cik plūstoši un spēja lasīt un arī angliski un tā. Tā kā viņu noteikti var uzslavēt. No dāmām ar Evu Johansonu mēs iesākām sen dziesmu deju svētku raidījumu, lai top un viena no labākajām šajā kalibrā, kas spēja vadīt. Tāpat Kristīna Stakena, Ketija Šeinberga, Sandra Dejus improvizācijā, es uzskatu, ir karaliene. Un tas, ko viņa spēja, tas tiešām ir spici. No aģentūrām Labdako, Sponsor King, Medūza, tāpat Ievkoks Zeltiņa kopā ar Lindu Ošiņu. Man ir jāpaslavē meitenes, jo mums ļoti labi sapas vērtības un tas, kādā perfekcijā viņas vēlas strādāt. Tur mēs saprotamies tiešām labi. Un kāzas tika organizēja, kas bija izcilas, un tur vadīja Oskars Lepers. Arī forši novadīja, viņam Bračka arī ir labi šajā tēmā. Tā kā ir vēl citas aģentūras ļoti labas, jā. Arī ir nācies sastrādāties labs atsaukums, man liekas, Samsungam, man šķiet, vai kā mēs vadījām. Tā bija komunikācija aģentūra, kas, starp citu, arī ir superīga komunikācija aģentūra, ko es sadarbojos. Jums arī esam strādājuši kopā. Kaut ko es noteikti aizmirsu. Man bija intervija nesen žurnālā, un es pieminēju pāris personālijas, un citas personālijas savukārt, kuras es pazīstu, uzmetu lūpu par to, ka es nepieminēju, tāpēc es atvainojos par saviem brāļiem un māsām. Pievienosim pārējos. Komentāros ietegosim. Daudzi citi vēl ir forši, kuri noteikti vada, kurus vēl nepazīst, kurus neesmu redzējis darbībā, kurus es piemirstu, un arī aģentūras tāpat visu nevar nosaukt, bet kā es teicu, tā kopējā virtuve ir ārkārtīgi daudzsološa, manuprāt, un talantīga. Tas man prieks redzēt, ir, ka mēs tiešām augam pasākumu nozarē. Bet vispār Latvijā, man liekas, pasākumi ļoti labā līmenī. Tieši tas, jā, precīzi cik ir sanāca tādu korporatīvos, vairāk, mūsu aģentūra ir korporatīvais segments tomēr un vairāk tā. Un zinu, cik kaut ko pabraukt, būtu kaut kur Vācijā, vēl kaut kur ļoti vienkārši. Man liekas, Latvijā mēs tiešām cenšamies kaut ko radošu, kaut ko foršu, kaut ko inovatīvu ielikt. Un arī tie visi piegādātāji un tas personāžs un tas viss tās ziets, man liekas, Latvijā ir ļoti skaisti salīdzinot, kas varbūt ar ārvalstīm. Jā. Tiešām ļoti skaisti. Skudras metropola kā atsevišķi vispār kaut kas fenomenāls, kā viņi tur darbojās tieši nedaudz varbūt citā segmentā. Jā, bet arī ņemot ir būs viņu pasākumiem, un viņi plūc laurus un ved mājās trofejas. Tas arī tomēr iedod zinām tādu uz izklaides nozares pasaules kartes zīmogu, ka mēs esam spējīgi radīt kaut ko. Un to es redzu arī daudz pasākumos, kuros ierodas, kur domā par jaunām tēmām, par jaunām skatuvēm, mēģina inovēt, mēģina jaunradīt, sekot tendencēm. Un tā, lai pašiem ir interesanti, aizraujoši, un arī klients ir super pārsteigts. Jo mēs dzīvojam laikmetā, kad zib digitālās bildītes un viss ir ļoti pieejams, tāds kečups. Un tad ir grūti izdomāt jaunas lietas, jo visi ir ļoti, ļoti piesātināti, pašpietiekami un pieredzējuši. Šis jau ir redzēts, šis nav interesanti, gribās kaut ko jaunu, un tāpēc arī ir jāmēģina radīt kaut ko gan pašiem, lai to izsaukumu nedētu, gan arī iedot to citiem cilvēkiem. Nozarē. Un tad tāds filozofiskais jautājums. Kas pasākumā ir galvenais? Ne pasākumu vadītājs. Ne pasākumu vadītājs. Es to pateiktu, kas nav galvenais. Pasākumu vadītājs nav galvenais. Viens no, bet ne galvenais. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka galvenie tomēr ir cilvēki, kas ir pasākumā.
Es esmu tikai zibens novedējs, esmu starpnieks, esmu bandinieks starp visu, un viņi tikai spēj radīt to gaisotni, kas pēc tam novadīs pie laba iznākuma. Skaidrs, ka organizatori ir tie, kas visu to veido un vadītājs un tā tālāk, bet viesi cilvēki veido atmosfēru, veido mojo, veido tos fluīdus, kas beigās rezultējās kaut kamī veiksmīgā. Es varu darīt baigi brīnumainās lietas uz skatuves un pieskatuves un pasākumu laikā, bet tas nenesīs augļus. Visam noteikti, ja nebūs no viņiem. Es bieži esmu novērojis, ne bieži, varbūt es pasaku to bieži, jo tajā brīdī es novēroju atkal, bet tas nav bieži. Esmu novērojis, vairāk kā vienreiz, ka citreiz es esmu dzīvespriecīgākais cilvēks viesu vidū. Un tam tā nevajadzētu būt. Es no viesiem neprasu, lai viņi ir tik atraktīvi kā es, vai tagad tā improvizē, vai veido kaut kādu šovu. Bet, ja tu atrodies tomēr svinībās, tu svini kāzas, tu esi atbraucis svinēt mīlestību, un tu esi bēdīgs skumjš, katram savu iemeslu. Un viens tāds vai divi tā varētu būt, bet ja tā ir tāda kopējā noskaņa, tad, ja es esmu tur smaidīgākais, priecīgākais un var teikt nepazīstamiem cilvēkiem, tad es neko tur nevaru izdarīt. Mm-hmm. Es varu līst ārā no savu ādas apvalku, bet nekas neizdosies. Tāpēc galvenie, es uzskatu, tomēr ir tie cilvēki, kas to veido. Kā iegrozīsies tas vakars? Tur ir tik daudz dažādi aspekti, lai tas izdotos. Un pēc tik ilgiem gadiem es redzu, es varu pat tur uzrakstīt kāds grāmatā, kur ir tie aspekti, lai ja visi viesi no viena rajona, uzreiz ir viss izdosies. Ja tās ir internacionāls kāzas, kur viens ir no pašmājām, otrs no vienas valsts, uzreiz var noteikt, kuras valsts tas ir un kāda narratīva, kādas tās būs. Būs mierīgas, bet sirsnīgas, vai būs mežonīgas un eksotiskas. Un tas viss atkarīgs ir no kontingenta, no auditorijas, no tiem viesiem, kas tur plānojās. Ja viņi ir mazāk pazīstami un vēl tur šķīrušies un vēl nelabās attiecībās, ir diezgan liels procents, ka tas būs tā. Jā, smalki jāiztaigā. Jā, smalki jānolas, kā būs, un tas tev iedod tādu. Un vēl viena lieta, noslēdzot šo, ko es sapratu, ko es agrāk bēdājos, ka pieņemsim kāzas sākuma periodā, līdz pat pulkstenis 9-10. Kaut kā neiet. Kaut kas nav baigi tā skumji un nav tāda atmosfēra laba, nesaliekās viss. Tā mēdz būt, bet jāpagaida ir līdz iedarbojās dzira. Sociālais lubrikants. Sociālais lubrikants izdara darbiņu un alaž ap 10-11, ja pirms tam nav bijis. Citreiz no pirmās minūtes. Vadījienies latviešu, lietuviešu kāds no pirmās minūtes. Leiši tomēr iedod tādu. Viņi gatavi kājās, vispār nedzēruši stāties un tā. Jāsagaida 10-11, nav bažas. Jā. Viss būs labi. Viss kārtībā. Tas kā pasākuma termometrs, jā, tāds. Jā, lēkā, un tad tu zini, ka uzšausies. Būs tramplīns. Jā. Jā, tas noteikti jau jāatcerās, man liekas, ka visiem, ka pasākumā jau tas apmeklētāju pieredze ir no tā svarīgākā, jo mēs arī kā organizatori bieži vien cīnāmies, lai tā varbūt tā kontaktpersona, kas ir konkrētā varbūt pasūtītajā, lai nevēl to deķi savu pusi, bet lai rūpējās tieši vairāk par tiem visiem tiem cilvēkiem, kas ir nevis, man patīk, bet kas jums patīk? Tas ir kā jautājums, vai ne? Jā, un tad noslēgumā, ko tu novēlētu saviem arotbrāļiem un arotmāsām pasākuma vadītājiem? Es viņiem novēlu kopā pavadīt ar mani kādreiz. Man gribētos paplašināt loku. Es neesmu vadījis ar Dagmaru Legantu, ar Janu Duļevsku, ar puikām arī. Principā jau 2 džekus kopā neņem. Mēs vienreiz vadījām ar Kasparu Bredeku un Jānu Skutelu kopā. Un varbūt ar vēl kādu es esmu vadījis, bet man šķiet, ka pat duetā. Parasti tomēr ņem tad kungu un dāmu. Tad gribētos pavadīt jaunas vēsmas ar Leldi
ceriņu neesmu vadījis arī pavadīt jauniem cilvēkiem vai iesaistīties kādā afērā kopā ar profesionālā ar džekiem kādiem. Un es novēlu pacienīties arī par savām tiesībām kaut kādā ziņā. Ja jūt, ka kaut kas nešķiet gluži pareizi mūsu industrijā, es domāju, ka par to ir jāpacīnās. Un es novēlu saglabāt ļoti svarīgu lietu, un tas ir balans. Balans, kurā mēs neieejam konvejerī, ka mēs vairs nesaprotam, kam mēs vadam, kur ceļamies, ejam, vadam. Es saprotu, kāpēc mēs to darām. Labklājība ir jāpucē, lai naudiņa plūst varnā straumē, bet tomēr laiks ar ģimeni, laiks ar draugiem, laiks sev, izkopjot gan hobijus, gan intereses, gan vienkārši pabūt ar sevi, ar savām domām, parunāties ar sevi. Tas ir arī ļoti svarīgi, lai tu būtu kvalitatīvs un iedot pareizo enerģētiku pasākumā. Tāpēc līdzsvars un balans, dārgie draugi, mēģiniet nobalansēt. Varbūt nepaņemt tik daudz pasākumus, bet aiziet uz kādu festivālu. Varbūt satikties ar draugiem, varbūt aiziet uz kinīti vai aizbraukt ceļojumā, iegūt iedvesmu. Un to, lai neizdegtu. Jo tas ir daudz, tas akmens būs smagāks nekā tas iegums, pēc tam nevarēs baudīt tos augļus. To es arī cenšos arī pēdējos gados. Un īstenībā baigi forši ir. Es redzu, kā man bērni izaug. Es varu pavadīt laiku kopā ar sievu, atnāk uz kādu podcastu, parunāties par nozari un būt kvalitatīvs un enerģisks un smaidīgs. Super. Paldies, Renar. Man tieši ūdens beidzās. Super. Labi, paldies tev milzīgs par sarunu. Paldies, lai dzīvo industrija. Lai dzīvo, jūs esat labākie.